grāmatu un autortiesību dienā grāmatu mīļotāji, lasītāji, rakstītāji, kritizētāji, tulkotāji un izdevēji un tie, kas strādā ar lasītājiem. Tā kā es domāju, mums būs ļoti bagāta diskusija par to, ko tad grāmata dod mums pašiem, ko tā var dot citiem cilvēkiem, kāda ir mūsu pieredze par grāmatas lomu un kultūra dialoga. Tā uztvēru ne ļoti akadēmiski, bet drīzāk kā iespēja satikties ar cilvēkiem, kuru viedoklis man ir svarīgs un pa lielākajā daļā vienmēr simpātisks. Šādā gaisotnē arī saruna notika. Tā nebija tāda asa diskusija, tā bija drīzāk dombiedru diskusija par dažādiem vienas lietas, proti grāmatas aspektiem. Un galvenais aspekts tas, kā grāmata kalpo par tiltu starp dažādām kultūrām. Un man vienkārši bija ļoti interesanti salīdzināt to savu personisko pieredzi ar citu pieredzi, bet visinteresantākais priekš manis personiski bija šajā sarunā. Man izveidojās drusku tāds kā dialogs ar Denisu Hanovu, kultūras pētnieku, kultūras vēstures pētnieku un Stradiņu universitātes pasniedzēju, jo viņš iemiesoja savos spriedumos visus tās bažas un tos pesimistiskākos aspektus, kas tiek saistīti ar bērnu lasīšanas paradumiem. Un es jūtos ļoti laimīgi, ka Denis sarunas beigās teica, ka viņš aizejot ar optimistiskākām sajūtām nekā pirms tam, jo daudzas no tām lietām, ko es varēju izstāstīt no savas bērnu rakstnieces un grāmatu izdevējas pieredzes, teiksim, viņam šit kā mierinājums šajā situācijā. Līdz ar to es arī aizēju ar patīkamām sajūtām. Šodien pie mums norisinājās cikla otrā diskusija, kurā mēs skatījāmies grāmatas, kā grāmatas var palīdzēt veidot kultūra dialogu, kāds ir grāmatu ieguldījums cilvēku attīstībā, tad, ja viņi ir dažādu tautību pārstāvji, kā arī kā grāmatas var palīdzēt vienam otru labāk saprast, tad, ja runā ir par dažādu tautību cilvēkiem. Piedalījās mūsu diskusijā izcili eksperti, kas bija gan zinātnieki, gan bibliotekāri, biblioteku vadītāji, gan grāmatu izdevēji, dažādu tautību, arī cilvēki, ne tikai, teiksim, vienas tautības, jo mūsu pamats ir saruna starp dažādu tautību cilvēkiem, kā to veidot, kā to atrast.